Проблема в том, не понимаю, почему вы не можете перечислять, я вам перечислю потом сколько угодно. Поймите меня правильно, я не пытаюсь обмануть пожилого человека, особенно, ну как вам объяснить? Ну вы же знаете... Меня уже столько раз не старались обмануть, но я обманули. Пожалуйста, не надо меня сравнивать с кем-то, пожалуйста. Ну, а мне necheva Люди бывают разные. Es tikai, ka man veselības atšķūvījās ar šito te visu. Tad man ir tā, ka es nevaru normāli paiet taisni, jā. Tad es tagad, piemēram, piecelšos un gribēšu kaut kur atspērt kādu soli, tad būs bļūšgardziena. Es domāju, ka tas viss ir nervīgi. Cik jūs iemaksājat toreiz? Man liekas, ka 50, sāk ar 50. Nu, man neatceros. Un tad man rādīja tur visādas grafikas, kā pelna tā nauda un ir. Nu, beigās līdz 300 jau nonāca. Cik jūs iztērējat naudu sūtot viņiem? Daudz, no kaut kur 10-15 tūkstoši droši. Ko tur skaitīt? Nauda ir pazaudēta un caur, nu, ko vairāk skaitīt. Kas tā bija par naudu? No kurienes jūs dabījāt? Nu, mēs strādājām, tad tā nauda krājās vairāk, kas strādāja. Ziniet, jūs nosūtiet viņiem visus savus iekrājumus? Nu, gandrīz tā iznāk, ka visi tur aizgāja. Bet kaut ko arī aizņēmāties, lai viņiem sūtītu? Jā. Jā, bija aizņēmušies, bet jā. Nu, kā jūs aizņēmaties? Ar tevi no paziņām. Nu, radiem. Jūs mēdzētu fantasēt, ko jūs darītu ar to naudu? Jā. Ko jūs darītu? Daudz nepieciešami. Pirmais es nopirku vīram zāles pļāvēju. Nu, ir jau daudz ciet nepieciešami. Pašai zobi salabot. Диктуйте номер, это Анидеска. Ну, не вижу никакого номера. Так оденьте очки. Что? Очки одень, блядь. Es tikai domāju, ka tas ir kārdinājums. Nu, man būs, nu, tikai vai dieniņa, un it sevišķi, ja vēl cilvēks sadomājās kaut ko tur pirkt vai ko, un viņam vajag naudu tādu, nu, lielāku. Un tas ir tas kārdinājums, kas piesaista to. Un viņi jau to saprot, ka pie kaut kā cilvēku piesaista. Viņš jau ir padomājis, pirmo reizi varbūt ne, otrais viņš piezvan. Viņš jau, cilvēks jau ir padomājis, jau sāk tur, kā saka, šaubīties, vai jā, vai. Nu, un viss, nu, un tā pierunā ātri.